LV Florbola līgas ceturdaļfināla sērijas pirmā spēle starp vietējo Lielvārda Fetpēpu un Stalbes klubu Pārgauja. Torsters metiens no distances, bumbiņu lido garām vārtiem, Skadiņš, vēl viens metiens no distances un atlāk šo bumbiņu vārtos raida Sandis Mihailovskis 1-0. Lielvārda Fetpēpa ir tā, kas gūsta pirmos vārtus nevien šajā spēlē, bet visā sērijā. Torsters gatavs ievadīt jau kārtējo mājinieku uzbrukumu. Neveiksmīgi nospēlē Gvido Grēns. Šķiet pirmais iznāciens viņam laukumā un 2-0. Aivis Kusiņš gūst vārtus, bet viss sākās ar Gvido Grēna kļūdu. Atkārtojumā Brāķa Aivi darbībā un rikošets daudz netrūk, lai pēc ropa metiena bumbiņu ar veiksmes palīdzību atrast ceļu vārtos. Savīns. Zaudē bumbiņu Savīns. Un Puriņš nespēja cauršaut Jānis Salcevičs. Šīs pozīcijas šķīra 1-14 punkti, jeb mazāk kā 5 uzvarēto spēļu sēriju, bet te ir 3-0. Andris Virsnīts uzliek uz paplātes bumbiņu Tomam Akmeņlaukam un mājinieku spēlējošais treneris triec bumbiņu vārtos. Otrās trešdaļas pēdējā minūtē Rolands Kauļers gūs vēl viens vārts un panācis 3-0. Šeit asumi starp Dūniņu un Eglīti. Vērota video formātā. Bet pēc statistikas liekas, ka Ulbrukai diezgan liels pārsvars, bet mums ir pirmie vārti viesu rindās. Olafs Zvīnis ar velkošu metienu no distances viens vārds atspēlē un bez Valtera Cīruļa, kurš iedzīvojās Potītas savainojumā, bet kamēr stāstu par to, tikmēr Sandis Mihailovskis, otrās maiņas uzbrucējs, tiek pie sava jau otrā vārtu gūma šajā spēlē. Mužnieks spēlē ārā Jurševskim. Tos maina malu Zītsmons metiens no distances un grūti pateikt, vai Jānis Salcevičs neredzēja metienu brīdi vai arī pieļāva kļūdu. Šķiet, ka ne tas sarežģītākais metiens. Zvīnis, Lauga, vēl minūtes skaitliskais vairākums. Vairāk kārt neizdodas uzreiz apstrādāt bumbiņu. Un te piespēle vārtu priekšā un Artūrs Jurševskis ar 0 nērto pusi gūsta vārtus. Realizē viesu skaitlisko vairākumu un sadaldē rezultātu starpību jau līdz minimumam 4-3. Jautāju Inguma Laiviņam, Pārgaujas galvenam trenerim, kāpēc Kocēne nevis Cēsis. Lauga šķiet trāpa ar 0 Jānim Salcevičam. Aiziet atvainoties Jānim un mums, ka viss būs kārtībā. Bet līdz 6. spēlēm, protams, vēl ir diezgan tāls ceļš ejams. Žuka metiens tiek bloķēts, vēl viens metiens Mihailovskim, bumbiņa ir vārtos un 5-3 Sandis Mihailovskis gūst savus 3. vārtus spēlē. Tāds džokers mājiniekiem. Redzam arī ir pāris cepurs izmests laukumā, pēdējā brīdī. Jauni fani izmet un turpat pie maliņas Zvīnis. Labi aiziet bumbiņu līdz Puriņam, iziet no vārtiem Salcevičs un glābi savu komandu. Šoreiz arī ne bez veiksmes. Bet pats Kaspars pēc tam kļūdas piespēlē. Puriņš metiens lielis spēlē Salcevičs un pēc tam Virsnītis sit bumbiņu vienkārši pāri laukumu apmalēm. Tas bija drošākais un visticamāk arī pareizākais risinājums. Pirms vēl to īsti ir iegūst savā kontrolē. Kusiņš izdara labu metienu, bet tiek ar to galā Zvejnieks. Vēlreiz Kusiņš metiens garām vārtiem, bet būs noraidījums šķiet Mārtiņam Raļeckim. Akmeņlauks ilgi tur bumbiņu. Kusiņš atrod viņš lielisku piespēli Žukeli. Žukelim arī labs metiens, bet skaistā lēcienā savu komandu glābi tāvis Helmuts Zvejnieks. Kusiņš bīstami, Aivis metiens, bumbiņa ir vārtos 6-3. Ļoti skaisti nospēlē Aivis. Uzceļ bumbiņu augstu gaisā, lai kā censtos
Valmiera šo zonu nav tik spēcīga un ka tur viss varētu beigties diezgan ātri. Te vairāki rikošeti. Pūriņš šķiet atkal trāpa Salcevičam, bet šoreiz šī pāra uzvarētājs pusfinālā sacensties ar bīstamu epizodu kārtējs rikošets pēc Jonikāna metiena. Tad šī pāra uzvarētājs pusfinālā tiksies ar Cēsu Leikrings un Kuršēko valsts pāra uzvarētājiem. Lai kā Rajeckis atstāja bumbiņu Zvīnim, tālāk Šūmans metiens atcīt bumbiņu vārtu priekšā Salcevičs, bet atkārtots raidījums lido vārtiem secen. Vēl viens metiens un vēlreiz Salcevičs atcīt bumbiņu. Modelis. Torsters laba pozīcija un Ervins Torsters raida bumbiņu vārtos. 7-3 plus 4. Viņa vietā nostrādā Torsters. Lauga, viena no rētām reizēm, kad Gvido. Pūriņš nepamanīja šķiet, ka Jurševskis jau bija devies uz laukumu vidu un vārtu pārliknis pēc Žuka metiena. Vai vārtu staps. Vēl viena izspēle, un šoreiz Žuks aizmet garām vārtiem. Risinājums, kā spēlēt 6-5. Protams, to pašu var teikt arī par Lielvārdu Fatpipe. Tagad izspēle, un tomēr Duhniņš neiemet tukšos vārtos, trāpa kāju Jurševskim. Jurševskis pieliek treknu punktu šajā spēlē, aizmetot kārtējo metienu garām vārtiem. Un beigās arī Gvido Lauga aizmet vēl vienu metienu garām vārtiem. Ļoti izteikti tas bija visas spēles garumā. Šie neprecīzie metieni. Spēle noslēgusies ar Lielvārdu Fatpipe 7-3 uzvaru.